Сегодня состоится ежегодная конференция общественных СМИ. Она будет проходить под фокусом всматриваться, вслушиваться, осознавать. И будет прежде всего посвящена объединению латвийского телевидения и латвийского радио и привлечет различных экспертов отрасли для того, чтобы обсудить работу общественных СМИ в нашей стране. Займемся этим и мы прямо сейчас. Вместе с нами член Совета по общественным электронным СМИ Санита Упле-Егермане. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Labrīt! От первого лица. Итак, насколько я понимаю, одним из ключевых вопросов станет объединение латвийского телевидения и латвийского радио с 2025 года, то есть уже с января оно должно произойти. Что и почувствуют зрители, слушатели, каким образом изменится для них, собственно, общественные СМИ? Tātad no 25. gada janvāra, kad ir plānota apvienošana, nekam nevajadzētu mainīties. Un apvienošana būs notikusi juridiskā labi, ja janvārī neviens klausītājs, skatītājs, lasītājs sabiedrisko mēdīju nepamanīs, ka kaut kas ir mainījies, kaut kas ir pazudis, kaut kas neskan vai kaut ko neredz. Tātad tā ir tikai faktiski juridiskā apvienošana. Jūs turpināt strādāt, Latvijas radio 4 tāpat, televīzija. Laika gaitā, protams, tātad viss mainās, viss attīstās, būs kaut kādas pārmaiņas, bet tas jau ir apvienotā mēdīja uzdevums. Да, итак, в общих чертах, да, юридическое объединение, прежде всего, произойдет. Значит, что ни зрители, ни читатели, ни слушатели его пока не почувствуют. Изменения произойдут, но внутри, да, и это, собственно, задача как раз-таки общественного СМИ как такового. Что изменится для работников? Arī darbiniekiem tātad pirmajā gadā nekas faktiski nemainīsies. Tāds ir plāns. Viena lieta ir tāda, ka jums ir mums kopā 3 arotbiedrības sabiedriskos mēdījos, tātad ir katrā vietā koplīgums, un koplīgumu bez darba likuma nevar grozīt darbiniekiem par sliktu pirmā gada laikā. Tas nenozīmē, ka gribam grozīt par sliktu, bet jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka faktiski ir vajadzīgs viens koplīgums, ir jābūt jaunām sarunām, un tas, kas ir jāizdara pirmā gada laikā, ir jāsalāgo tātad tas atalgojuma sistēma. Šobrīd ir atšķirīgas televīzijā, rādio, un ir jāizveido jauna atalgojuma sistēma, lai visiem ir skaidrs, kas par ko saņem. Tas ir liels darbs. Un tātad tas nozīmē, ka tādas kaut kādas arī citas, varbūt struktūrālās pārmaiņas iekšēji un ir saistīts ar šo te darbu. Tas nozīmē, tātad 25. gada laikā tas ir jāsagatavo, 26. gada laikā kaut kas varētu mainīties. Tas, kas ir, būs jāsaliek kopā dažas administratīvās struktūras, tas gan. Bet kopumā satura veidotājiem nekam nebūtu jāmainās нākamā gada laikā. Понятно. То есть основное это, да, соответственно, произвести административное, да, объединение для того, чтобы, так сказать, 3 различные структуры, я имею в виду латвийское телевидение, латвийское радио, ЛСМ и разные, соответственно, договоры, которые заключены между работниками и предприятиями, были, соответственно, приведены в общее и целое, также привести в порядок систему оплаты и, собственно, структурное произвести объединение к 2026 году. Один из ключевых вопросов – это деньги, которые могут быть выделены и должны быть выделены на это объединение. Мы видим, что бюджет сейчас, так называемый, оборонный, да, хватит ли денег на объединение? Jā. Mēs strādājām kopā jau padomu 3 gadus pie šīs apvienošanas gatavošanas un arī pie finansēšanas modeļa. Mums neizdevās panākt jaunu, pilnīgi citu finansēšanas modeli, bet tas, ko mums izdevās panākt pagājušā gada rudenī, lemjot par budžetu 3 gadiem, 24, 25, 26, tātad valdība un saima sabiedriskajiem mēdījiem faktiski piešķīra 0,12% apmērā no koprodukta šajos 3 gados katrā gadā. Tur mazliet pārcēlās tās naudas, tā kā faktiski sanāca šī gadā 0,10 un nākamā 0,14. Tas ir vienkārši tur tāda vienreizēja televīzijā lielie, bet kopumā tā tad ir pietiekami lielas summas, tā ka šiem gadiem ir.
Tātad par nākotni, par финансовой модели ir jāturpina sarunas. Так, да, вопрос новой финансовой модели – это часть от ВВП, которую Сейм будет выделять. Вместе с тем новую модель финансирования не удалось ввести, ну вот полностью новую, да. А ваш взгляд, в данном случае я вас спрашиваю как эксперта, какой она может быть и какой она должна была бы быть, чтобы общественные СМИ были эффективными? Modelis? Jā. Jūs domājat? Tas, ko mums vajadzētu panākt sarunās, ir prognozējumība. Tā kā, vismaz 3 gadus, 4 gadus uz priekšu. Ka ir skaidrs tas, kas līdz šim bija, līdz pagājušam gadam, ka katru gadu ir rudenī sarunas, tu nezini, un tas ir ļoti vēlu, un tu nevari, saturs jau ir jāsāk jauns no janvāra. Tātad panākt, ka tas ir prognozējumi, ka tas ir droši. Un, arī, protams, pietiekama apjoma, bet par apjomu, skaidrs, ka tur būs diskusijas, bet kopumā tas, kas ir noteikti, un tad ir jautājums, kādā veidā to var nofiksēt vai likumā, vai kaut kādas vienošanās tam līdzīgi. Tad pēc būtības, ka tā ir stabila, plānojama attīstība pārskatāmā laikā, protams, ar rezultiem rādītājiem, ar to, kas jāsasniedz, tā kā kas par šo naudu jāizdara, bet, tā paredzamība, prognozējumība, ka nav jācīnās, lai nebūtu никакой политической ietekmes. Да, понимаю. То есть как вам кажется, можно достичь стабильности, прогнозируемости? Вот опять же, заложить в бюджет определенный процент на общественные СМИ? To visticamāk neizdosies, jo tur ir zināmi satversmības riski, kā saka, bet visticamāk tā varētu būt ierakstīta tātad likumā, bet mums ir par to ir jārunā kaut kāds modelis, kad ir tātad noteikts periods, kam piešķirt, tad ir kaut kādi rādītāji, tad izvērtē, kā ir izpildīt stratēģiju, un tad atkal sākas. Tā ir arī citās vairākās valstīs, tātad skatās, kā vai vajag vairāk kaut ko, tad ir jāskatās arī, varbūt, ka nevajag vairāk, varbūt pietiek ar to summu, tātad, jāsāt arī kāda šī valstī ir iespējas, bet фактически, tādā вейdā tas būtu. А британская модель финансирования BBC, как вам кажется, насколько она могла бы сработать в Латвии? Jūs domājat, tā kā abonēšanas? Да, как некоторый налог, который платят жители Британии. Jā, tas ir, par to ir runāts, bet es domāju, ka tas ir nokavēts. Sapratu, Latvijas radio, kad radīja 20. gadu beigās, tad bija faktiski abonēšanas maksas Latvijā par Latvijas radio. Tas ir labs modelis, bet tas ir nokavēts. Un tagad arī Latvijā, es domāju, jo tagad cilvēkiem faktiski ieviest jaunu nodokli, jūs paši redzat, kā mums ir. Tā kā tas, man liekas, nav iespējams. Ne? Да, понятно. По поводу языков национальных меньшинств и их присутствия в объединенном общественном СМИ, каким вы его видите на данный момент? Tātad, jā, tas, ko padome ir teikusi un kas ir spēkā, ka tātad mēs uzdosim jaunai valdei, kurai tāpat būs jāveido stratēģija jāraksta, pēc padomas tā kā konkrētiem arī noteiktiem mērķiem, un būs jānāk nākamā gada pirmajā pusē faktiski stratēģija ar konkrētu piedāvājumu, kā tātad ieviest jaunu pieeju mazākumu tautību saturam, kas nozīmē tātad, ka nekādā gadījumā nav runa par krievu valodas kā tādas aizliekšanu, vispār ne par vienas valodas aizliekšanu nevar būt runa, bet tad ir jautājums, ka skatās tas mēdījis, ka tagad ir viss kopā, faktiski tās iespējas, ir radio, televīzija, tātad digitālās iespējas, internets, kā mēs varam sasniegt, kādas grupas, kas ir mūsu mērķi, tā kā, visticamāk 26. gadā pārmaiņas būs, viņām ir jābūt, bet šobrīd būtu pāragri teikt, kādas tās tieši būs. Итак, в 2026 году будут изменения. Какими они будут, пока сказать сложно. Задача, которая стоит перед руководством такого объединенного медиа общественного, будет заключаться именно в том, чтобы подготовить конкретные предложения по тому, как могла бы работать, в том числе схема и участие в общественных СМИ других языков, помимо латышского, в частности, и русского языка. По поводу, собственно, самого по себе этого нового руководства, что известно на данный момент, есть ли уже некоторые кандидатуры, которые выдвигают себя в качестве возможного руководства такого объединенного СМИ? Tātad, jā, konkurss notiek, pirmā kārta noslēdzās, ir 21 kandidāts izvirzīts, tātad, 5 amati, kā zināms, ir viens no kandidātiem kandidē uz 2 amatiem, tā kā kopumā, faktiski varētu mēs 22 izskatām. Un šobrīd ir otrā kārta, neviens nav atteicies, tā viss skandāla patalgojuma dēļ, tā kā šobrīd ir labi kandidāti, ir pietiekams skaits, un rezultātam jābūt ir oktobra beigās,
конкурс комиссия без дарба, un tad novembra sākumā faktiski būtu jāapstiprina valde. Ну, мы часто сталкиваемся с тем, что на такие ответственные руководящие посты мало кто вообще хочет претендовать, потому что ответственность высокая, а делать оказывается много, потом еще и расхлебывать приходится много. Но 22 человека, 21, да, фактически есть из кого выбрать. Jā, nu faktiski jau kopā bija 78 kandidāti pieteikušies, un tad mēs atlasījām, tā kā, nu, tas arī nolikumā teica, ka līdz 5 uz katru amatu var atlasīt, otrajā kārtā, nu, tur nav uz visiem 5, bet kopumā, jā, ir šoreiz. Nu, tas ir arī, nu, viena lieta, ka ir atalgojums, bet tas nebūtu tik. Bet es domāju, ka cilvēkiem, kas ir uzņēmumos strādā nozarē, nu, tas ir viņiem pašiem tāds ļoti liels izaicinājums, tāda vēlme sev pierādīt, tā ir vēsturiska iespēja. Какую зарплату могут получить руководители такого СМИ? Tas, kas šobrīd ir noteikts, tātad mēs vadoties padomi pēc normatīviem aktiem, tātad ministra noteikumi, vadlīnijas attiecīgās valsts kancelēs, ir tātad valdes loceklim 9200, tas ir, nu, pirms nodokļu nomaksas, un priekšsēdētājiem valdes ir 1100. Угу. Ну вот это значительно. 10100, atvainojos. Да, понятно. 9-10 тысяч даже до уплаты налогов. Ну, понятно, что в обществе звучит по этому поводу различные мнения. Как бы вы могли обосновать такие высокие зарплаты? Tātad, kā jau es teicu, to aprēķinu pēc vadlīnijām, kas nosaka, ka vadās pēc tā, kāds ir vidējais tātad privātajā sektorā. Un, ziniet, ir tā, ka tas izskatās liels tās summas, bet ir mums cilvēki, kas atteicās konkursā piedalīties, nu, ka personāla atlases kompānija uzrunā, viņi teica, ka mums ir lielākas algas. To mēs dzirdam. Tā kā tās arī privātajos mēdījos mēdz būt lielākas algas, bet atcerēsimies, ka šai valdei tas būs pilnīgi cita lieluma uzņēmums. Tātad šobrīd ir 2 vidēji izmēra kapitāla sabiedrības, Latvijas Rādio, Latvijas Televīzija. Saliekot kopā, tā būs liela izmēra kapitāla sabiedrība ar 800 darbiniekiem, tātad lielu budžetu. Nākamā gadā tie ir 70 miljoni, kā es teicu, tur tie vienreizēji, bet principā tas ir liela nauda. Un šim sastāvam pirmajam būs milzīgs darbs jāizdara, jo tā reāla apvienošana, viss tās būs jāizdara tiem valsts locekļiem. Jūs jau zināt, ka mēs izvēlējāmies modeli, lai pēc iespējas tātad netraumēt ne darbiniekus, ne tās struktūras, tad vienkārši saplūst, un tad iekšā tas darbs būs reāli jāizdara valdē. Понятно, очень ответственная работа. В заключении нашего разговора сегодня я хотел бы поговорить о том, насколько общественные СМИ в данном случае являются самостоятельными и имеют возможность, собственно, говорить то, что думают. В новом глобальном индексе свободы СМИ, который опубликовал «Репортеры без границ», Латвия поднялась с 16 места на 12, а вместе с тем общая оценка снизилась. И вот составители этого рейтинга отмечают отсутствие цензуры, независимость латвийских средств массовой информации, но вместе с тем некоторые политические решения говорят о растущем влиянии спецслужб на регулирование отрасли. Как вам кажется, как можно справляться с влиянием, политическим влиянием и решениями, которые оказываются на общественные СМИ? Ja runā par to reitingu, tad man būtu jāsaprot, ko viņi domā ar kaut kādiem īpašiem valsts dienestiem. Politiķu spiediens vai vēlme vai viedoklis politiķiem par mēdījiem ir bijis vienmēr, būs vienmēr, un tad, protams, skaidrs, ka tam jāturās pretī, bet es nevarētu teikt, ka mana pieredze tagad 3 gados padomē, ka būtu šajos gados tāds ļoti izteikts, nav tādas lietas. Tā kā, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jābūt acīm, ausīm vaļā, un to nedrīkst pieļaut. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами была член Совета по общественным электронным СМИ Санте Упла Егермана. Напомню, что сегодня пройдет конференция об общественных СМИ, которая озаглавлена такими 3 ключевыми словами: всматриваться, вслушиваться, осознавать. Думская площадь. С добрым утром!